Čau, ZGMLV skatītāji. Esmu Kalvs Eglītis, treneris no Veselības fabrikas. Un šodien pastāstīšu jums par savu krūšu un biceps treniņu. Tas ir treniņš pirms sacensību treniņš, līdz sacensībām vēl ir 2 nedēļas palikušas. Principā jau 9 dienas, 8. Sāku es ar krūšu trenēšanu, stieņu spiešanu slīpajā leņķī ar augšdaļu. Kāpēc augšdaļa? Tāpēc, ka augšdaļa principā lielākajai daļai atpaliek, tā skaitā arī man. Un tāpēc procentuāli vairāk uz augšdaļu spiežu. Stieni spiedu 4 spiegājienus pa 6 līdz 8 reizēm. It kā gatavošanās periodā tas ir maz atkārtojumu skaits, bet iepriekšējos gadus es taisītu vairāk atkārtojumus, taču es pienācu pie secinājuma, ka man tas nedara, man jāpamaina, kaut kas jāpaeksperimentē, jo, kā lai saka, es muskuļu sadedzināju tādu atkārtojumu skaitu. Un šogad es trenējos ar tādu atkārtojumu skaitu 6-8 reizītes, un, teikšu godīgi, ir labāk. Tā, otrais vingrinājums man bija hanteļu spiešana slīpajā solā, arī augšdaļai. Taisīju pa 6 reizītēm 4 spiegājienus. Un tad es uztaisīju vidusdaļai uz taisnā solas spiešanas stieņu, teiksim tā, vidusdaļas tonusam, un kā noslodzošo krūtim taisīju crossoveru uz ceļiem. Uz ceļiem, kāpēc ceļiem, lai būtu izolēti. Tā, par diētu gatavošanās procesā, teiksim tā, nekāda jauneklājuma man nav. Ko es daru nohidrātiem, pamatā ir rīsi. No olbaltumvielu avotiem ir vista, olu baltumi. Tunci es nelietoju, es atklāju, teiksim, tā saira ir tāda zivs. Ja tunci ir 18 grami uz 100 olbaltumvielas, tad sairā ir 25 grami. Izdevīgāk un labāk. Biespiens, jā, vaipienu biespiens no olbaltumvielu avotiem. Principā, sagatavošanās periodā no olbaltumvielām es uzņemu 3 gramus uz 1 masas kilogramu. Nohidrātus es tā nerēķināju, bet es skatos pēc vizuālā. Ja es jūtu, ka man liekais nezūd, es vienkārši ohidrātus griežu nost, mazāk lietoju. Ohidrātus es ēdu no rīta pa dienu, principā līdz kaut kādiem 7:00, tad es viņas vispār griežu nost. Olbaltumvielas ir tā, kad es olbaltumvielas sadalu, es sveru atsevišķi un sadalu pa ēdienreizēm uz virtuves svariņiem, tā, lai man visas ēdienreizes būtu vienāds olbaltumvielu skaits gramos. Protams, zaļumu klāt, svaigi gurķi, tomāti un šķidrums daudz. Organismā vajag šķidrumu. Par uzturu bagātinātājiem, ko es lietoju, ir viens no pamata ir aminoskābes. 4 reizes dienā, tas ir no rīta, pirms treniņa, pēc treniņa, vakarā. Ja nav treniņš, kas šī sagatavošanās periodā ir reti, tad vienkārši es sadalu no rīta, pusdienas laiks, pēcpusdiena un vakars. Jā. Otra lieta - olbaltumvielu proteīns tīrais. Tas pamatā iet no rīta pēc treniņa. Ja nav treniņa diena, tad tikai no rīta. Klāt es proteīnam un glutamīnu atsevišķi lietoju 1-2 reizes dienā pa gramiem 10. Vitamīni, tas klāt pie treniņa laikā pie dzēriena, šķidrie vitamīni. Visu produkciju es pērku X-Power LV. Tur ir ļoti plašs klāsts. Labi konsultanti cilvēkiem, kas nezina, droši ejiet, jums pastāstīs, izskaidros, kas jums piemērots jums, kas ir vajadzīgs. Un arī ieteiks pašu labāko. Brīvības 106.
liels paldies tam pašam X-Poweram par atbalstu uzturbagātinātājos. Paldies vienai personai Reinis Ābiķis, kas man atbalstīja īstajā brīdī. Un, protams, ģimenei, kas atbalsta un palīdz gan morāli, gan fiziski arī šādi, kad vajag, draugiem, kas saprot mani, jo, šī gatavošanās periodā mēs esam bijuši savādāki morāli nekā ikdienā, jo tas ir grūti. Un skatītāji, turaties, arī jūs tie variet. Galvenais nostādiet savus mērķus un neiet uz tiem, lai vai kas būtu priekšā, kāpiet pāri un turpiniet.